Šodien atbraucu pa dienas vidu, mēģināšu no Laivas. Doma man ir tāda, no sākuma pamēģināšu bišķi uz Keiteģa gumijām. Šo sezonu pirmo reizi. Un, pāris vietās pamēģināšu, ja nekas nebūs, tad pasēdēšu ar gruntenēm. Stundas 3-4 paskatīsies, kā te no Laivas ar gruntenēm. Ko? Pulkstens ir 1. Atbrauc 20:12 uz Laivenēm. Labi. Kāds man ir šitāds, vismaz 4. sezonu pirku Barakudā, Liepājā. Savage Gear, Finēze, Lure Fishing. Tā. Es domāju, ka 4. sezonu man viņš noteikti pirkas viņu tā kā uz zandētiem, kur tad te ir tie testi un tie garumi nevar atrast. Kaut kur taču vajadzēja būt, eku tei. Tā. Garums ir 233 centimetri un tests 5 līdz 20 gramu. Viss der gan zondētiem, gan asariem. Līda karas, kad 3 kilo viņi noķēras. Zondēt lielāko 3,5 kilogramu. Auko mani monofīlā 0,22. Keiteģa gumija. Pēdējos gados man ejošākā krāsa viss zivs ķērās. Tas ir, es domāju, gan asar, gan līdeks. Pārētam jau kāds zondēts atrāpas, bet, vispār pēdējos 3 gadus var teikt, ka nav vispār. Un 5 gramu čebarāška šitā sākumā mēģināšu. Tad man cerams, ka uzreiz neaizķersies. Laukas tā parasti, tā lēni valk apakš. Tā kā nav darbšots, tēs tā pavisam vienkārši. Pavadiņu es nelieku, tā kā uz asariem un zandētiem. Ja trāpās līdāk, tad bieži jau nokož, bet gadās, kad nenokož ar. Kāds šitas maksāja, tā kā es viņu pirku. Es domāju, ka es viņu pirku kaut kādā 20. gadā, 21. Apmēram. Pār 80 eiro bija tas kāds. Un spolu šitā, Shimano Ultegra, šitā ir 2500. Tā kā te uz monofīlu auku, te man lielāk nevajag. Spola laikā 4. sezonu. Ultegra, lītas. 2500. Vajadzētu labūt. Varbūt, ka varētu likt
6 grami, 7 grami čebuļaški. Bet, nu, 7 droši, ka būs uzreiz uz atceps. Uz taumi lēni tomēt. Nu, 5 grami jau var nekādu vainu. Te jau nav tik šausmīgi dziļš. Nu, te vidū kādu 3 metru varētu būt, te ir tā kanāla vieta. Nu, nebūs te, pabeigšu vēl vienā vietā. Ja nē, tad metīšu gruntens. Pagaidām vēl nemetīšu. Paņēmu līdzi gan garnēvus, gan sliekas un vakar pēcpusdienā makšķie saķere mailītes. Ja baigi grauzīs nost, tad kabināšu mailītes. Nu, uz pusēm es viņu griežu. Maziņi jau var likt veselu. Bet vai te pa to dienas vidu kaut kas būs ar tām gruntenēm? Nu, jāmēģina jau iednukot. Nemēģinās, neuzzinās. Jā, līmenis jau bišķi krītās salīdzinot ar vakardienu. Gandrīz pa kā 10 centimetru vajag būt nokritis. Nu, varbūt kādreiz atbraukšu agri no rīta pamēģināt te uz tam gumijām. Uz šitām keiteču. Pagaidām neviena ziva interesi neizrāda. Viena līdaka peldēja pakaļ, labi, ka neķēra. Izskatījās jau, ka zemēs bija. Labi, vien nekad nesaķēra. Nevajag man, lai mazā līdaka man nokoša. Nu, pieliku šitādā keiteču 4 colu gumiju. Tā jau viņas ir labas gumijas, bet nu viņas ir ļoti mīkstas un ļoti vājīgas. Atbraucu apakaļ, bišķi lai lāju nostājās, tad metīšu otro un trešo ēnku. Nu, bišķi te pamētāšu vēl, kamēr tā lāja nostājās. Nu, tas arī slēka. Bet tie ķēr mazos tos stagaišus. Tiem nav cits intereses. Kad ir tie mazie stagaiši, te viņiem nekas cits neinteresē. Bet tie, nu, nav lieli tie aslišķi. Iemet 3 ēnkos. Piesēju vienu pašā priekšā, 2 aizmugurē. Nu, liekas, baigi negrauzās. Metīšu iekšā pirmo grunteni. Sakabināju iesākumu to pašu, ko jau nekas likt. Uz vienu āķi sliek, uz otru garnā. Nu, iesākumā iemetīšu vienu. Paskatīsies, kā te būs. Tālu jau te nemetīšu, nav jau nozīmes no lājas ļoti tālu mest. Nu, tad skatīšos, kas te būs. Jāizdomā, kā te labāk nolikt to kaut. Vai man netraucē. Laikam kaut kas pieķērās. O, kāda milzīga līdaka. Keiteču gumiju pieķer.
Sīgalām, ka nenokoda. Jā, grozās vienalga tā laiva. Nezinu, pienaglot vai pielīmēt. Mazā līdāk pieķērās uz šitādu keiteču gumiju. Tikko kājas. Tas ir, kad es uz šitām keiteču gumijām sāku, nu, kad 5-6 gadu atpakaļ. Tad uz šito krāsmu vislabāk ķērās. Vēlāk, ka parādījās tās tumšās, tās tam tumšām bija labāk. Nu, tālāk bišķi pamētāšu. Nu, šita man ir tā 6 gramu tā čebrāšta. Jā, viņa bišķi dziļāk iet. Un pastraumējis velk. Vilk pēc strauma, tad iet augstāk. Bet nu, nekas. Vismaz vienu zivu noķēra. Sezona atklājusi keiteču gumijām. Nu, vilkšu grunte nārā. Apstīšos, kas te ir. Metīšu uz aizmuguri. Brīnum. Gaidām nav vāduši. Nu, slikti bišķi apgauzuši. Pa brīnum te tā baigi negauz nekas nost. Otrā stūrī būs labi. Nu, abas gruntenes iemests. Viss to, ka laiva grozās. Vienreiz kaut kas parāda tā asi. Bet tas noteikti gauzēs. Kaut kas atkal parāda. Varbūt, ka kaut kāds asarītis pieķēries. Ot šitādus vakar saķēra mailītis. Griezīšu uz pusēm un kabināšu uz āķi. Skatīšos, kas tur man te raust. Tā jau divreiz parāda, tā jau kaut kāds zivs galā ir, varbūt. Jā, te jau ir grūti, ka grozās tā laiva saprast. Nav tā kā no malas. Likās, ka nekā nav, ja bija kaut kāda mazā zivs. Viens asājs pieķēries uz gādnēli. Un tas ir te austītas asājs. Asājs nabaks ierīs. Liels jau nav, kad 100 gramu. Bet ierīs. Jā. Sliek apēst galīgi, tā kā likšu gabalīgu zivs apakšā.
Asēs ņem zivs gabaliņā. Nu, šis jāņem, viņš nobeigsies vienalga ierīs. Uz apakšēju āķu uzliku pusmailīt, uz augšējo gādnāls. Nu, piekabnēju vēl vienu gabaliņu klāt. Nu, tālu nemetīšu, te patām. Šitā baigi atlaidās. Bet tas varbūt vairu pagriezās, bet nu pārāk it kā. Daudz nevajadzētu. Nu, vakar nostiepās. Nu jā, nu tas tāpēc, ka tā vairu grūzās. Nu, kas tev ir cita lieta gruntenim no vairas jau tā ikāja. Nu, izvilks apstīsies. Ejam tepat. Sliek bišķi. Nu, kaut kāds žagars bija. Ne žagars gabals pēc. Nekas. Kaut kas labi pārāvakā. Iet uz salām. Tā jau te kaut kāds zivs būs. Tas ir atkabinājums. Asais. Šito asēni jau nu gan es neņemu. Šis nav ierīs. Maziņš. Lūpā ir. Vai laist vaļā. Bet kaut kas no sākuma likās, kas labāks. Tik maz sasveicis nevarēja tik smagi būt. Varbūt uz to garnā bija kaut kas labāks. Labi. To jau tagad neuzzinās, kas bija. Šodien pietiks. Mēģināju gan uz spinningu skaiteču, gan gruntenēm. Nu, kā gāja, tā gāja. Labi, uz redzēšanos.